Latvijas basketbola līgas 3. divīzijā aizvadītas kārtējās spēles. Šoreiz sporta klubs Rūjiena savās mājās tikās ar līgas pirmspēdējās vietas ieguvējiem Pārdaugava 95 Latvijas universitātes komandu. Spēle iesākās rezultatīvi kā vienai, tā otrai komandai. Tomēr pēc pirmajām 10 minūtēm mājinieki bija 10 punktu vadībā. Otrajā ceturdaļā viesi pat vairākas minūtes nespēja pārvarēt 23 punktu robežu, kuru sasniedza pirmās ceturdaļas beigās. Līdz ar to pirmā puslaika rezultāts 46-32 mājinieku labā. Spēles otrajā pusē komandas turpināja atzīmēties ar precīziem metieniem un spēles pēdējā ceturdaļa pat pagāja viesu zīmē. Tomēr ar to bija par maz un rūjienieši izskaņā svinēja uzvaru ar 97-80. Uzbrukumā izdevās viss, iemest 97 punkti. Ja. Aizsardzībā varbūt pa daudz ielaidām. Otrā aplī 2 spēles, 2 uzvaras, bet tie pastrīši pagaidām. To vēl nevar vērtēt, nāks kaut kas no augšgala pretī, tad arī sāks vērtēt kaut ko vairāk un varēs spriest pagaidām. Tās te bija ņemamās spēles un tās te bija jāuzvar. Disciplīnas trūkums, pa lielam tikai tāpēc. Tas ir lietas, ko mēs sarunājam pildīt, ja viņas nepilda. Nevar gaidīt īpaši rezultātu. Aizsardzība ļoti vājā līmenī. Jauniem džekiem, kuriem vajadzētu skriet, nevar atgriezties aizsardzībā. Spēles rezultatīvākie spēlētāji bija Elvīss Švēde ar 27 punktiem, Mārcis Brīnums ar 15, kā arī Juris Alpejus un Artis Penka, katrs ar 13 gūtajiem punktiem. Nākamā spēle rūjieniešiem savās mājās 23. janvārī ar Saulkrastu komandu. Arturs Gruzdiņš, Amanda Anna Bērziņa, Rūjienas televīzija.